Šovakar pie mums būs bērnu grāmatu autore Evija Gulbe. Vakar. Labvakar, Evija. Sveicināti. Juta Džaz, jeb īstajā vārdā Evija Gulbe, agrāk Rīgas Hanzas vidusskolā bērniem pasniedz latviešu valodu un literatūru. Ar savu īsto vārdu darbojas bērnu grāmatu lauciņā. Sarakstījis grāmatu Ece, Bece, Ābece un kopā ar Lindu Lošini izdevusi grāmatu Koko un Riko, kas ieguvusi galveno balvu konkursā Zvaigznes grāmata Latviešu ordināla literatūra bērniem un jauniešiem. Meitu Beatrises un Elizabetes mamma kopš 2013. gada ir ēterpersona SVH raidījumā Rīta svīta, kurā arī iemantojusi savu pseidonīmu. Brīvajā laikā patīk lasīt un klausīties elektronisko mūziku. Evija, kad un kā tas notika, kad tu sāki rakstīt bērnu grāmatas? Tas bija pirms 7 gadiem. 7 gadiem, un tad es gandrīz 7. Vispār tas sākās ar manu otro meitiņu, ar viņas piedzimšanu. Kad es sāku rakstīt. Tās grāmatas, kuras tu lasīji, viņai priekšā tev likās garlaicīgas, un tad viņa teica, nē, kaut ko interesantāku, tas ir kaut cits stāsts, to mēs pabīdam malā, kas tās grāmatas, kas man tiešām, kas pēc tam es tikai to pamanīju, ka ir daudz kas tāds, kas man pašai nepatīk. Es nesaku, es radu kaut ko daudz labāku, bet citādu gan. Un kinderoloģiski testētu es reizēm. Kinderoloģiski? Tā, no šīs vietas lūdzu lēnāk. Pārbaudītu. Tātad pārbaudītu, bērniem priekšā lasītu, bērniem līdzās radītu. Tas arī nav obligāti, protams, ir cilvēki, kas rada, tāpēc, ka viņos pašos ir tas bērns dzīves priecīgs un esošs. Bet man ir svarīgi, lai tie bērni tur būtu kaut kur. Es esmu mēģinājis apsēdināt viņus kā jūs un lasīt priekšā. Tur nekas neizdodas. Tur nekas neizdodas, bet tā nepiespiesti to reakciju var just, protams. Bet kā bija, tad tu gulēji gultā blakus un tu sāki vienkārši izdomāt pasakas savā galvā un viņas no sevis tā arī stāstīt? Vai tu biji rakstījis kaut ko iepriekš, citu un tev padevās rakstīšana? Es iepriekš biju rakstījusi un skolā tiku atbalstīta, tad, kad mācījos skolā. Talants tevī jau ir iekšā. Studiju laikā manī visu to entuziasmu apkāva ar literatūras vēsturi, jo mēs nedarījām pilnīgi neko radošu, ja izņemot, protams, nevar uzskatīt, ka var uzskatīt, ka tur kursa darbs vai diploma darbs arī ir radošs darbs, bet neradījām dāļu darbs tā. Un to jau katrs var darīt pats atsevišķi, bet es biju ieciklējusies uz to, tad paraugu skolnieti, visu vajadzēja, lai būtu tā kārtīgi un neko ne pa labi, ne pa kreisi. Un tad es mēģināju to un jūtu, ka man nekas nesanāk. Un tad, kad piedzima pirmā meita, tas bija sarežģīts stāsts ar laimīgām beigām. Un gan pirmajā... Kādā sarežģīts viņam? Viņa dzima priekšlaikus 2 mēnešus pirms noteiktā laika, 32. 33. grūtniecības nedēļā. Kas notika? Kādēļ tā gadījās? It kā, mans organisms bija iekaisis. Tāda bija tā diagnoze. Bet viss ir beidzies labi? Bērniņš viss ir labi, jauka, brīnišķīga, skaista, gudra, aktīva, tāda, kas mani audzina. Jā, bet mēs runājam par grāmatām. Par grāmatām. Nedaudz faktus. Faktus. Cik grāmatas tu esi uzrakstījusi? 6. Oho. 6? Tās ir grāmatiņas. Jā, bērnu grāmatiņas, jā. Jā. Kinderoloģiski testētas, man tas tā Jā, ir. Bet par to pirmo grāmatiņu es varu teikt, man gan pēc pirmajām dzemdībām, gan pēc otrajām bija tās atsāpes dvēselē, ko sauc par depresiju. Varbūt pie ārsta nē, bet iespējams, ka tā arī nebija depresija, grūtsirdība, saukt to var dažādos vārdos, bet, lai pārvarētu spiedienu un grūtsirdību, es sāku vienkārši knabināties ap lapiņām un dzejot dzejolīšus un novērst savu uzmanību no tā cilvēciņa, kuram varbūt nemaz tik šausmīgi viņa nav vajadzīga. Un no tā žņaudzēja mammas kļūt par mammu, par sievieti, kas dara arī kaut ko vēl citu. Ko vīrs tev teica par šo tavu aizraušanos jauno? Viņš bija ļoti priecīgs, jo es arī noņēmu tos spriedzīgo roku arī no viņa pulsa tomēr. Un viņš vairāk atkal sāka darboties ar bērniem. Tur visi tie zobratiņi iekustējās ļoti veselīgi uzreiz. Jo pēc pirmās meitas piedzimšanas es biju ļoti kontrolējošs cilvēks, tas, kas nodarbojās tikai ar to. Es 3 gadus no mājas ārā negāju uz pasākumiem. Ja izgāju, tad vienmēr jūtos ļoti vainīgi par to. Kāpēc? Tāpēc, ka
Tā bija tāda sajūta, no kuras bija jāizauga. Un tad otrais bērniņš, tas jau atkal mainīja visu to situāciju. Un tik un tā es jutos grūti, un tāpēc, lai kaut ko mainītu, es sāku atbrīvoties tādā veidā. Ieguldīt savu enerģiju grāmatā. Tas tur ir visu laiku. To jau uz mani paskatoties var redzēt. Jā, tas tur ir visu laiku. Vai tu neesi domājusi, ka vajadzētu rakstīt arī pieaugušajiem? Šo jautājumu es dzirdu itin bieži. Nesen kāda meitene, pusaudze, uzrakstīja man vēstuli, un viņa lūdza padomus, kā sākt rakstīt, un viņa īsti negribēja lasīt, un vai tas ir iespējams, nelasot arī rakstīt. Nu, protams, ka ir iespējams. Un tad es teicu, tāda varbūt ļoti liela padomu devēja es neesmu, jo man ir sava pieredze, kas ir balstīta, kā redzams, sievietes pieredzē ar bērniem, viss tas saistīts, tur ir piņķiri un mežģīši. Un tad es teicu, un viņa apjautājas, ko tad īsti es esmu uzrakstījusi. Es teicu, bērnu grāmatiņas es rakstu. Viņa saka, un viņa man tā mierinoši atrakstīja, nekas, gan jau. Gan jau jums izdosies reiz uzrakstīt arī pieaugušajiem. It kā šis nebūtu nekas. Vai? Jā, un es domāju, iespējams, bet nekad tā sevišķi neesmu pēc tā ilgojusies. Jo tas, kas es ļauju vaļu tam, kas mani ir un kas nāk no manas laukā. Un tas, kas mani ielīgsmo, jo es patiešām iejūtos šajā brīnuma pasaulē, un mani tā iepriecina. Es tur pati ķiķinu, pati priecājos par kukainīšiem, zaķīšiem, bet tad es aizdomājos, un pienāca kāda mamma reiz, kādā tikšanās reizē, un teica, paldies, un ka mēs tagad vakarus varam pavadīt tā un šitā, un esam kopā, un es sapratu, kur ir tie pieaugušie. Un kur ir manas grāmatas un kur ir bērni. Es rakstu pieaugušajiem, kas lasa saviem bērniem. Arī. Bet vai man tagad rodās tāda sajūta, vai nav tā, ka tu tā kā visu laiku atgriezies arī savā bērnībā, kas varbūt līdz galam nav izdzīvot, un tāpēc ir jāraksta grāmatas, tāpēc tu saproti šo pasauli, tāpēc lasītājiem patīk tas, ko tu raksti. Es arī tā domāju, un tad es mēģināju atgriezties ar faktiem savā bērnībā, mēģināt rakstīt par savu bērnību. Un tas ir vienīgais darbs, diezgan apjomīgs, salīdzinot ar visām citām grāmatām, jo tas bija rakstīts jau tādiem patsmitniekiem, mazajiem tīņiem. Un tas ir vienīgais darbs, kas man mētājas atvilknē nelietots un tiešām pamatoti novērtēts kā neveiksmīgs. Tāpēc es domāju, ka tas nav tas, ko es neesmu kaut kad piedzīvojusi. Varbūt tā mīlestība, kas manam iekšējam bērnam ir vajadzīga, tā varbūt ir lielāka kā citiem, un iespējams es ar to visu laiku nodarbojos. Bērnu grāmatu rakstīšana un arī raidījumu vadīšana radio. Tu esi radio balss, Juta Jazz tev sauc. Jā, kāda tu esi atkal tajā sfērā un kāpēc tu pievērsies radio? Laimīga. Laimīga, jo tur es atkal esmu cits cilvēks. Tur es esmu pieaugušais un pie tam blēde. Daudzoņa. Jā, tur es varu arī pajautāt, sākt raidījumu ar jautājumu, vai jums ir bijis kādreiz seks automašīnā. Lūk, un tad es atkal varu visu to enerģiju izlikt tur. Un tas man ļoti daudz ko nozīmē. Bet tas neveido tādu personības dubultošanos? Tu esi tāda un tāda. Vēl mājās. Un vēl mājās. Nē, nesajūk jau, viss ir kārtībā. bet kāpēc tu slēpies aiz šiem vārdiem un pseidonīmiem? Jā, tas sākums ir tāds, ka es domāju, ka varētu būt tā, ka cilvēkiem, kas jau ir lasījuši manas grāmatas vai kas uzzina, ka es ar to nodarbojos, varētu būt aizspriedumi. Ka, ja es no rītiem runāju par seksu automašīnā, tad diez vai viņi gribēs lasīt manas grāmatas saviem bērniem, jo tur droši vien varētu būt par to pašu. Klausies, bet man tāda sajūta, ka tas seks automašīnā, šī tēma tev ir Automašīna vispār ir viens seksīgs radījums. Bet tā ir. Īpaši aizmugure. Jo mēs visvairāk to redzam. Paskatieties, es domāju, ka par tām aizmugurēm tiek ļoti padomāts, kādas tās būs. Vai tās ir vilinošas vai nē. Jā. Nē, es domāju, ne jau tām nodarbēm, bet vispār, tad, kad dizainu veido automašīnai, es domāju, ka tā ir ļoti svarīga daļa, tā kā acis, tas ir, ka pretim brauc, bet visvairāk mēs redzam aizmugurs. Man tāds sajūta, ka mēs tā izvēlamies automašīnu. Evī, tu esi teikusi, ka tu esi profesionāla sapņotāja. Ko tas īsti nozīmē? Tā ir Par ko tad tu īsti sapņo šajā dzīvē?
par daudz ko. Tās tēmas un saraksti es mēdzu rakstīt uz A4 lapas savus sapņus, un tad man piekūst roka. Tu ej tagad arī pa ielu, un tagad tu ej un visu laiku tu sapņot, visu laiku tu lidinies? Diezgan daudz. Tev vispār ir iespējams noķert? Reizēm arī nē, jo es aizēju projām no cilvēkiem tajos brīžos, lai mani nenoķer. Jā, bet sapņot vajag, tā ir tā ticība brīnumam. Tur ir mani brīnumi. Par ko ir tavs lielais dzīves sapnis? Vislielākais tāds. Es maz neesmu domājusi, kurš ir no viņiem svarīgāks, kurš ir lielāks par citiem. Kurš bija pēdējais? Šorīt no rīta. Pieceļot. Tas jau nav lielais. Es naktī atceros, ko es sapņoju. Es redzēju izdevniecības vadītāju Vīku Ilblaku, un viņa cep ļoti skaistas kūkas. Un viņa man aicināja pie sevis uz kūkām, ko savukārt viņa bija iegādājusies Centrāla tirgu. Būs tā pieauguša literatūra. Un Centrāla tirgus tad piederēja viņai uz to brīdi. un tāds sapnis. Bet tas ir miega sapnis, bet nomoda sapņi. Ziniet, kāds ir vispār ir? Iet savu ceļu. Tas ir tāds ļoti svarīga lieta. Es nekad nedomāju, ka man, darot tādas it kā mīlīgas lietiņas, rakstot bērniem grāmatas, būs par to jāpacīnās. Un reizēm ir tā, ka ir jāpacīnās. Bet es nevēlos cīnīties. Nevis tas, ka man tur nav gribas spēka, vai kas par to tekstu radīšanu. Jā, tur ir disciplīna reizēm vajadzīga un tā. Bet es negribu pierādīt. Es vienkārši gribu darīt savu darbu un nenovērsties no tā ceļa un no sevis un pieņemt arī sevī to. Ja es rakstu mazajiem, tātad tā ir tā lieta, kas man ir visvairāk vajadzīga, ko es mīlu tiešām. Un pat neaizdomāties par to, vai man ir jāraksta žurnāliem, vai pieaugušajiem, vai uz sētas.